Esiet sveicinātāji, klausītāji, mīļie. Es esmu Ziedonis, dziednieks, pirtnieks, seno baltu zīme enerģētiskās sistēmas skolotājs. Šis tās. Šodien ar jums parunāšu mazliet par tēmu, kā uzvesties svētvietās, lai jūs tik tiešām kaut ko saņēmtu. Jo, diemžēl, skarbi ir teikt, lielākā daļa cilvēku, tad, kad dodas uz svētvietu, uzvedās kā pavasarī no kūts izsprukuši teliņu bars. Kaut kur joņo, kaut kur skrien, kaut ko grābi, pēc tam paši brīnās, kur bijuši, ko atraduši, ko dabūjuši, nekā nesapratu. Lai tā nebūtu, tad mazlietiņi pamoralizēsim. Agrāk par to runāja tāda liela mistikas pieskaņa. Šodien jau ir pietiekami daudz visādas instrumentālas metodas, kas var pierādīt, ka šeit kaut kādas enerģijas notiek, ka šeit kaut kas mainās, ka šeit kaut kas ir. Diemžēl, lielākā daļa cilvēku dzīvojot modernos apstākļos, ir daudz zaudējuši no savām sajūtām, no savām iespējām un spējām parunāties ar dabu, ar dabas spēkiem. Jo tomēr sajūtās uztvere atšķirās, kādas bija cilvēkam, pirmatnējam cilvēkam, kas nakšņoja alā, un dzirdēja katru troksnīti, jo no tā bija atkarīga viņa dzīvība. Un šodienas cilvēki, kas bieži vien dzīvo aiz durvīm un vēl ar apsardz sargājošo aci. Kā saka, sajūtas notrūkšanas. Tātad svētvieta, kā vieta, ir varbūt no apkārtējās pasaules atšķirīga enerģija, kur daudz kas notiekās un ko mēs varam arī ļoti daudz izmantot savā dzīvē, ne jau par velti. Mums, latviešiem, ir iegājis šis nosaukums svētvietas. Modernā pasaulē tos tās sauc par spēka vietām. Tātad uz zemes ir ļoti daudz šādu vietu, un viņas ir izvietotas zināmā ģeometriskā kārtībā. Pirmkārt jau par svētvietām var pēc izcelsmes laika runāt par dažādām. Ir Hiperborejas laikā veidotās svētvietas, ir Lemūrijas laika svētvietas, ir Atlantīdas laika svētvietas, ir pirms ledus laikmeta svētvietas, ir pēc ledus laikmeta svētvietas, ir jaunākā laika svētvietas. Pēc pielietojuma šīs svētvietas varētu būt ģimenes vai dzimtes svētvietas. Tās ir svētvietas, kas eksistē tik ilgi, kamēr pastāv dzimta vai ģimene. Ir varbūt vietas nosaukums, pagasts svētvieta. Ir tādas. Ir republikas svētvietas. Latvijā kā svētvieta mums ir brīvības piemineklis, jo, ja paskatāmies arī starojuma zonas, kas ir apkārt, ir izveidojušās ļoti interesantas, jo daba jau arī pati kaut ko veido. Mēs stāvam pie viena ļoti interesanta ozola, jo ozols ir garīgo enerģiju vadītājs. Un ko daudz rīksnieki ir pierādījuši, ka ozols labi aug tikai noteiktu āderu krustpunktā. Laikam, lai vieglāk saprotams, teikšu āderis. Jo kaut gan āderniecībā ar āderi saprot tās zonas, kur apakšā iet ūdens. Tur ir vēl Hartmaņa zonas, Karēžēģis, Alberta līnijas un vēl daudz kas cits. Lejlīnijas, par kurām mēs varbūt vēl vairāk pieskarsimies.
Nu, tātad ozoliņš, kā saka, dabas dārznieks Sīlis, to ozoliņu parasti iestāda tur, kur ir āda ar krustpunkts. Un, ja jūs paši stādiet ozola aleju, tad arī ir uz to jāskatās. Ja iestādiet, kur nav ozols, nu tā nīkulīga auga. Tātad, jebkuram mazam ozoliņam būs tikai viens šis te krustpunkts. Ozolam augot lielākam, viņš pievelk vēl klāt šīs starojuma zonas. Teiksim, Latvijā lielākais ozols, Kaivas ozols, atrodas uz 12 līniju krustpunktiem. Laika gaitā ap ozolu veidojās tā sauktie enerģētiskie riņķi, kur sākumā nebija. Jo vecāks ozols, jo vairāk šo riņķu. Nu, skaitās, ka ozols ir gudrs, tad, kad viņam ir vismaz 3 riņķi apkārt. Jau šajās spēku vietās šie ozoli arī aug. Un jau parot mums bija senču svētbirzes, kuras mums zinām kultūras nesēja, kur bija pārsteigti, ka šeit Latvijā ir augstāka kultūra nekā tā, ar kur viņi nāca pie mums. Šīs svētbirzes nīcināja ārā, lai latviešiem nebūtu dabas baznīca. Jo cilvēkam, lai parunātos ar Dieviņu, jau nevajag baznīcu. Viņš iet pie dabas un runājās. Ja cilvēks grib ar Dievu to kungu parunāties, tad viņam vajag baznīcu. Ir brāl, starpnieks. Tālāk. Nu, tātad svētvietas ir vietas, kur cilvēki gāja. Tad, kad viņi grib kaut ko labu dabūt, kad viņiem ir jārisina problēmas, kad ir jāveido rituāli. Ja runājam par gadskārtu rituāliem, rituāli ir jātaisa tad, kad ir gadskārta, kad ir īstais laiks, nevis tad, kad mums to nosaka likumdošana. Jo tad dabā atverās enerģētiskie kanāli, kad mūsu vēlmes piepildās daudz spēcīgāk un daudz ātrāk, daudz efektīvāk. Un ja mēs darām attiecīgos gadskārtu rituālus citā laikā, tad viņi faktiski zaudē spēku. Tā kā svētvietas apmeklēt ir vislabāk šajos gadskārtu svētku laikā. Un tad arī pamēģināt pareizi viņās uzvesties.